Mani sauc Arturs Kaimiņš. Manas bērnības pirmās atmiņas man saistās ar Meņģeli, jo tur es pavadīju savus dzīves pirmos gadus. Tagad es gribu iepazīt šo novadu vairāk. Mums ir ieslēgta mikrofona, ja? Brīnišķīgi. Zini, kā smaržo? Es jau teicu, ka es nācu iekšā. Smaržo tā kā jaunā mašīnā, tā kā tu esi autosalonā un tu iekāp iekšā mašīnā, paskatīties, kāda tur tā smarža ir. Un šeit ir tāda pati smarža. Nu, tā kā neko jau nevar redzēt. Kā tu jūti smaržu? Es nebiju par šo aizdomājies, bet es teiktu, ka es piekrītu. Un tas ir interesanti, jo šī nav tā, ka galīgi svaiga vieta. Nu, tā, ka pirmais mēnesis vai pirmais pusgads. Bet, jā, kā tu pareizi saki, tā svaigās mašīnas smarža ir. Vai ne? Jā. Tas ir tas, ka tu nopērc mašīnu, tev iekāp draugs iekšā un saka, iekarini kaut kādu smaržeklīti, lai nesmird pēc jaunas. Jā. Jā, ok, ir tādi cilvēki, un ir vēl citi cilvēki, kas pērk benzīna tankos. Ieslēdzam gaismu, lūdzu, lai mēs redzam, ko mēs runājam. Labdien! Ja, šādi. Kas benzīna tankos pērk tos mašīnas smaržīgās lietiņas, kas saucās New Car. Jaunā ir mašīna. tāds, Jā. Te mums ir visa gaisma saslēgta tagad. Jāieslēdz ir vidus. Obligāti. No kurām pultīm visādām. Slēdzam iekšā. Ja nesanāk šeit vajag aiziet, tad un no otras pultis. Es esmu pirmo reizi šādā vietā. Labi vai ne? Vispār neviena nav. Es esmu, tu esi, Andris, Arturs. Labdien! Un tad ir, aizgāja vēl. Jā, būs vislīt. Būs. Ir. Pasties, kas pa Pasties, gaismu, vai kā ne? iedeva. Pilnīgi cita gaisa. Ir, un tu zini, cik ogrienieši. Es savulaik vadīju atklāšanu šai vietai, tad, kad bija atklāšana, tas bija, es neatceros gadu, es baidos tagad samalot precīzi, bet es vadīju atklāšanu šai vietai, un tad bija pilnas tribīnes un šovs, un te bija pilns, un tā bija, tiešām fantastiski sajūta, ka tu saproti, ka visi ir pelnījuši. Tā pilsēta šādu vietu ir pelnījusi. Mēs esam pilsētā, kurā ir arēna. Es jums gribu parādīt. Es pats jūtos tā kā, es nezinu, es mēģināju teikt tā kā Vācijā, bet it kā esot vācieši tur braukuši un teikuši, ka pie viņiem tā nav. Bet es kaut kā, gatavojos tai sarunai. Tu esi aktieris, ja? Zini kā, baigi interesanti, jo es te filmējos vienā seriālā, vairs ne, man tas seriāls ir beidzies, un tur citreiz ir, mums jau izlapuši aktieri, un te es saku, paldies Dievam, es neesmu aktieris. Es esmu latviski, es pat nezinu to vārdu, ir samūčka, tā kā, Pašmācība. Jā, pat ne pašmācības, vienkārši varbūt Džeks, kurš pavisam netīšām sāk spēlēt teātri, un, zinām, man sākās, tas bija vispār interesanti, es vienā televīzijā vadīju raidījumu, un uz vienam citam raidījumam bija vadītājs, kurš bija Ikšķilas teātrī režisors. Un viņš pie manis atnāk, viņš saka, Krauji, klausies, man Minhauzens uz ārzemēm aizbrauc, var Minhauzenu nospēlēt? Un es saku, protams, varu, dod tekstu. Viņš man 2 mēnešus pirms tās izrādes atsūtīja tekstu, kad bija jāspēlē. Amatieru teātrim tur skata vai kas, es nezinu, viņš atsūta to tekstu kaut kā. Es atceros, ka es to tekstu 16 reizes sajaucu, man liekas, arī visās nākamajās izrādēs. Jā, tad man pēdējā izrāde, ko es esmu nospēlējis Ogres teātrī, bija tieši tāda pati, ka varēja saviem vārdiem un visu tur pusi izrāde bija jāspēlē, ka tu esi iedzēris, un tu varēja ļoti brīvi izpausties. Kur mēs esam? Tagad? Jā, kur mēs esam? Es tā kā gribu es esmu pozitīvā tādā... Šokā. Pozitīvi pārstāvju. Mēs esam Arēnā Ogre. Sporta arēna Ogre. Tieši šī vieta ir, bet jāsaka, te nāk vēl klāt vēl viena lieta. Sporta arēna Ogre nav viena pati. Aiz sienas tajā virzienā ir, es teiktu, ar atrāvienu labākā vidusskola Baltijā. Ogres ģimnāzija. Jā, okay. Un šis viss kopā, kas šeit ir tapis, tas ir kaut kas tāds, ko varētu novēlēt katrai, vismaz valsts pilsētai Latvijā un katrai lielākajai pilsētai. Tādai būtu jābūt. Visu laiku smaržo pēc jaunas mašīnas. Visu laiku mēs tā kā pa jaunu Porsche, vai Porsche, kā jau pareizi jāsaka. Porsche laikā, pa jaunu Porsche staigā. Latvieši saka vienā veidā ārzemnieki savādāk. Es tā kā ievācu informāciju. Šeit ir ap 1000 sēdvietas, tagad ir basīts un tā tālāk.
Jā, tur tā apakšējā daļa nāk ārā vēl jau vajag. Tā kā varbūt tie, kas nezināja, bet Andris, toreiz, kad bija Minhausens, tagad ir Ogres pilsētas domas priekšsēdētājs. Jā, tā ir sanācis. Ir tā, ka jūs tā kā arī ļaujat tā kā Rīgā staigāt pār Daugavu ziemā, pār ledu. Šeit pie mums neieteikt. Mums tas, Tomēr, ja? Jā, kāpēc jo Rīgā tas tiek ieteikts, jo godīgi man tas nav skaidrs. acīm redzot, speciālisti pārbaudīja Kuri speciālisti? nezinu, ledus biezumu pateica ejiet, ja, un viss. Melni drīkst jokot. Varbūt tā ir cīņa ar migrantiem, ko viņi ir uzsākuši, es nezinu. Bet es neieteiktu. Man drošība ir pirmajā vietā. Es atzīšos, ka es pats bērnībā pa ledu izdauzījies. Es ceru, ka vecāki neklausīsies. Bet es uz tādu varždīķi tikai tur daudzījāmies. Bet es noteikti neieteiktu, jo mums gan, es nezinu, kāda tā strauma, iespējams drusku straujāka nekā Rīgas pusē. Un, cik es zinu, mums vietām tur pat diezgan plata viņa. Nē, tas bija domāts. Mums jau otrā pusē nav uz kurien aiziet, uz meža sēnēs. Bet, labi, tas bija tā kā sarkasms vienkārši, ka aizsāst Daugavu tagad, un tagad iet cilvēki pāri, un tāpēc tam brīnās, come on, mums te cilvēki mirst pa kreisi un pa labi, autoavārijas slīcēji visur pirmās vietās esam Eiropā. Īsāk sakot, man liekas, ka šeit mēs esam pirmā vietā Eiropā ar šito vietu. Man tāda sajūta ir tā Porsche jaunā smarža. Ja es pareizi sapratu, tehniski ir tā, ka šī arēna ir savienota ar Ogres ģimnāziju. Jā, šeit tik tādā mācību gada laikā darba dienā šeit notiek sporta stundas skolēniem. Tad iedomājies, es nezinu, kur tu esi mācījies, kādā zālē tev bija sporta stundas. Jā, tad iedomājies, ka tev ir iespēja kā vidusskolēnam tu atnāc un tev šeit ir sporta stundas notiek. Es noskaidroju, ka tās skolnieki no rīta ģimnāzijā mācoties, viņiem ir visas sporta nodarbības ir šeit. Jā. Viņi ienāk pa otrām durvīm pa siltumu. Tieši tā. Un viņiem šeit ir fiskultūras stunda. Ja tu, tas ir tik forši. Tad, kad šitādā vietā. Ja tu esi tādā šokā par šo, es esmu bijis vienkārši visu bērnību pavadījis sporta zālēs. Es zinu, ko tev vēl jāiziet ekskursijā uz ģimnāziju. Tev jāiziet ekskursijā uz ģimnāziju. Tur tu būsi vēl lielākā šokā, es teikšu, kā ir. Redzot gan mācību klases, kādas tur ir, gan atpūtas vietas skolēniem. Next level, es saku, kā ir. Es tev pilnīgi piekrītu. Sāksim ar šo arēnu, parādīsim arēnu. Tā kā šeit mums ir pastāstu mērkungs, kas šeit notiek arēnā? Šeit ir lasīts. Šeit ir basketbols. Principā primāri basketbols, tad ir dažādi treniņi šeit notiek. Protams, vietlētikas mači, vietlēti trenējās. Ir kārslēkšanas sektors iekšā, kas ir milzīgs pluss, kas nav daudz kur. Jā. Daudziem pat atklātajos stadionos nav kārslēkšanas sektora pienācīga līmeņa. Un tā kā mums ir, es tagad palielīšos, mums ir ļoti, ļoti kvalitatīvs daudzcīņas treneris, kur džekiem ir kārslēkšanas starp 10 cīņas tiem elementiem vietlētikā. Un tiklīdz parādījās iespēja cauru gadu to kārslēkšanu praktizēt, ja? Tie rezultāti jau bija ļoti, ļoti augsta līmeņa. Tur Latvijas čempioni, Baltijas čempioni bija regulāri. Tad tas tika novērtēts maksimāli, ka ir iespēja šo kārslēkšanu trenēt cauru gadu. Tev bērni arī šeit mācās? Nē, man viens mācās vēl pirmskolas izglītības iestādē, vēl noslēdzošo gadu. Bet uz šo arēnu nāk kaut kādas lietas darīt? Vecākā, jā, viņa mācās Ogres centra pamatskolā, kas ir tepat, kas ir vēsturiski tā kā, ģimnāzija. Ja, pirms šīs ģimnāzijas. Tad viņiem tad viņi nāk šeit sportot. Tieši uz sporta stundām. Zinu, ko es redzēju, parādīšu. Es biju tā kā, mēs pirms atnāca, mēs sākām filmēt. Es biju tā kā, bija bumba stāvēja un Andris paņem bumbu. Es jau tev nevaru pasūtīt, māki. Šito, jā, šis, zin kā, mēs jau ir tas joks, ka tie, kas labi basketbols, kas labi griež bumbu uz pirksta, tie ir slikti basketbolisti, jo viņš to vien dara, kā sēž uz soliņu griež bumbu. Ja? Runājot par basketbolu, tu pats saproti, kur tu šobrīd esi tā kā pa lielam iekūlies no Minhausena šeit, šī basketbola laukumā, kur es metaforiski nolieku uz to, ka tu tagad esi pilsētas galvenais atslēgu turētājs. Tas leciens ir un tīpaši pēdējā pusgadā,
ir jāsaprot, tā dzīve ir to kūleni apmetusi. Iespējams, ka tu uz priekšu, divreiz uz sāniem, vienreiz atpakaļ un tad ar garo kūleni un ritentiņu uz priekšu. Jā. Pagad, tu tur baigās tagad salīdzināt. Es domāju, kā metaforā, tā kā šis te basketbola laukums, ja, ko mēs šeit redzam, tā kā ir tavs tagad jaunais politiskais arēnas laukums. tā sanāk. Baigi foršā vieta šeit ir. Es varbūt ejam apsēsties, kā mēs Ejam. veci cilvēki, Jā. mums kopā ir kaut kādi 90 gadi. Un ap 200 kg droši vien. Nu beidz, mazāk. Mazāk, es domāju, kādi 190. Es tā domāju. Es sevi zinu. Tu sevi zini? Jā. Nu jā, labi, ok. Šito mēs varam griezt ārā, varbūt arī nē. Nezinu. Jūs komentējiet, pareizi, mums šī jāsaka. Komentējiet, paliec ar kameru, paliec kameru, pagaid. Jūs komentējiet, un tad jūs pārakstaties uz šo jauno kanālu, un tad, un no obligāti, es nekad neesmu šo vispār runājis. Un tad lūdzu zvaniņu arī to. Tā kā laika seko, share un kas tur viss. Jā. Viss ok, sākam. Vai mēs varam filmēt? Es filmēju, bet tu lidās. Es jau varu bišķi parunāt. Kas Nu, man gribās filmēt, nevis parunāt. Es varēšu Pirms tam. izstāstīt. Tas tā otrā atkārtošanās. Viena no tām Jā? ir skolotāja, kas šajā skolā strādā. Tātad tev ir divas autoritātes tavā dzīvē? Tā viena noteikti nav autoritāte, bet viņa ir ietekmējusi to, kā tas viss sanāca. Bet tā pirmā noteikti, jā. Tad kas ir tavs autoritātes? Man pat ne tādas, ja mēs tā paņemam kā cilvēks, kā autoritāti, ka mēs tagad tur, kā saka, šausmīgi klanītos vai pielūgt, vai kā, man tādu nav. Diemžēl vai par laimi, jā, es nezinu. Bet man ir cilvēki, kas ir ietekmējuši to man dzīvi, zin kā tā. Saku, tie ir divi, un patiesībā abi ir ar šo vietu saistīti mistiskā kārtā. Ļoti. Bet viens ir vainīgs pie tā, viena ir vainīga pie tā, ka es kļuvu par pasākumu vadītāju. Pateicoties tam, es kļuvu par aktieri, par televīzijā, tur par raidījumu vadītāju un pēc tam arī par Ogres teātra aktieri, un tas arī ievirzīja pēc tam uz tajā pašā seriālā jāpafilmēties. Un otra ir tāda, netīšām sanāca tā, ka viņa ir vainīga pie tā, ka es esmu arī šobrīd šis priekšsēdētājs droši. Es saku, tie divas konkrētas dāmas, ja, kuras ir, es atceros vienas uzdoto jautājumu, kuram es piekritu, un tad tā dzīve aizgāja vienā virzienā, un es atceros otras to jautājumu, un kas to dzīve pēc tam aiznes arī vēl šajā virzienā, politiskajā virzienā. Un es konkrēti zinu, tas cilvēks ir vainīgs pie tā, tas vainīgs tādā pozitīvā nozīmē. Un tas cilvēks ir vainīgs pie tā, un viss. Un tā tas sanāca. Tagad arī tu vadi pasākums. Zini kā, man šis ir jautājums patiesībā ļoti interesants. Pilnīgi oficiāli es viņus vadu, viss ir kārtībā, nodokļi tiek maksāti un tā, bet kad man saka, kā tas ir tagad pilsētas mērs vadīs pasākumu. Zini kā, es pieļauju, ka arī tu tad, kad biji politikā, ka arī tev bija kaut kāds savs hobijs, kā tu varbūt attīri galvu vai kā tu... Man vajadzēja. Jā, vajadzēja, bet varbūt... Vajadzēja. Un es noteikti emocionāli restartējos vai uzlādējos savādāk, ja, kas vadot pasākums. Es tiešām gūstu baudu no tā, un es negribu to pamest kaut vai tāpēc, ka tas ir tāds veids, kā es tiešām, nevar teikt gluži restartējos, bet es emocionāli uzlādējos savādāk. Ka, ja es nezinu, gribu, lai man novad pasākumu, vai Pēteris, pieņemsim, Jā, tad var tev sarunāt? mierīgi. Nopietni? Jā. Redzi? Artos pagās. Čau, kaut kas izstrādās. Are we good? It blinks red. Te ir zaļš. Tur ir zaļš. Varam, jā. Kas nebija, kas bija? Viņš izslēgās savu. Jā, ok, ka viņš nokrita. Respektīvi, es mēģināju pateikt to, ka tu nevarēji, es nevarēju vismaz, nezinu, kā tu vienkārši tagad tu to saki, ja baigo pārliecību, es nezinu, ka tu to izdarīsi, vai tu to izdarīsi ar baigo pārliecību. Es arī Ogres teātrī, es vairs neesmu, mēs ar režisoru vienojāmies, ka visas, tagad jaunā izrāda, kas Ogres teātrim iznāca, man viņā bija jāspēlē. Jā, Tev tagad ir pilnīgi cita izrāda. Jā, absolūti. Pastāst man par šo izvēles vietu, kas ir šī te arēna, tātad, ja es pareizi saprotu, te ir 1000 cilvēku var skatīties, 700-800 cilvēku dienā šeit apmeklē dažādas nodarbības un pulciņus.
te ir visi iespējami, te ir pat choreogrāfijas zāles. Choreogrāfijas zāle, cīņas zāle, Jā, es izgāju, trenažeru jā, zāle. mazie džudisti tur Es, bija. starp citu, vēl vienu brīdi es biju pasācis judo trenēties, jo es esmu sporta akadēmiju absolvējis, un tad judo bija, man ļoti patika. Un tad, kad mums te parādījās viens brīnišķīgs jaunietis judo pasniedz tādiem večiem kā es, kas kaut ko grib darīt. Baigā štēle. Bet tad es piekusu. Tas, zin kā, tā aizēja paslēpot, slēpo. Liekas, ka slēpes vairs neslīd, izrādās, man taču spēka nav. Es iebraucu tagad pilsētā vakarā, un tur redz, kā iebrauc, ir tā baltā zīme, uzreiz prožektori ir redzami, un es redzu, ka gar stīgu tā kā un slēpo. Tā kā nav tā, ka Ogrē nav sabiedriskais transports, tā nav. bet reāli slēpo, cilvēki sporto. Tā, tā kā... Tā ir vēl viena Ogres pērle, un par to es tev atkal varu izstāstīt. Pastāsti. Mums ir Latvijā viennozīmīgi garākā izgaismotā distanču slēpošanas trase. Tā es braucu gar to trasi sanāk, tāpēc viņi ir izgaismoti. Jā, viņi ir mežā izgaismota, un no šejienes, tas ir tepat faktiski, pie apaļa, uzkāpjot šeit uz slēpēm, tu var aizslēpot līdz Ikšķilei pa izgaismotu distanču slēpošanas trasi, sagatavot cauri mežam. Līdz Ikšķilei, 7,5 kilometri. Wow. Wow. Diennaktī, tu vienkārši vari jebkurā brīdī. Līdz 10. Gaisma ir līdz 10. Un ko pēc tam slēdzat ārā? Tad viņi slēdzās ārā, Tad viņi slēdzās ārā, ir pieejama ļoti kvalitatīva noma. Turpat ir starta laukums mežā iekšā. Ir bijušas... Dzirdat, šis te tagad, kamēr ir mums te ziemiņā ārā. Es varu reklamēt visu pēc kārtas, kas saistās ar Ogri, ar Ogres novadu. Noreklamē šo vietu, šito ārā. Šeit jau viss tā pati skaidra. Šī ir pasmaržoši. Ja jūs jūsat to smaržu, tad nebūtu jautājumu. Ne, man ir jāsaka, protams, šī arēna ir fantastiska. Viņi tiešām ir bez kaut kāda vienkārši, te ir wow. Ja būtu tajā laikā, kad es trenējos vietletikā, to varbūt nevar pateikt, bet es trenējos vietletikā kādreiz. Es būtu sajūsmā par šādu. Man bija jābrauc uz Rīgu, kā pārā vagonparkā vai vagonparkā, gāju caur Parciņu, vienmēr muku no kaut kādiem baņģugāniem vietējiem. Es sporta akadēmijā, kad mācījos, es vēl dejoju. Es biju vēl kā dejotājs arī tur, jo es savu 15 gadus esmu sportdejis, nodejojis. Mums tāds personības raidījums šis. Es kad sāku runāt, man draugi personas vizītkārti. Man ir viens joks starp citu par to, un tad mums bija viens tāds cīkstonis grupā, kurš... Cīkstonis? Ar salauztām ausīm? Jā, šitādām. Okay. Un tad viņš parasti mēs, jūs tur dejotāji, jūs tur kaut kādi šitie es negribu teikt to vārdu, Es sapratu, uz P. Jā, uz P tikai, tā salīdzagot uz G. Un es saku, paga. Tagad tiekam skaidrībā. Mēs, dejotāji, mūzikas pavadījumā dejojam ar meiteni. Okay. Saku, tu kā cīkstonis? Jā. Bez mūzikas? Ģērbies triko, bez mūzikas, uz paklāja, ar citu vīrieti. Tagad viss tas bija brīvās cīņas. Brīvās cīņa, jā. Viss kārtībā, nekādas pretenzijas par cīkstoņiem. Vienkārši mums tādā brīdī tā diskusija tāda bija. Un tad viņš var teikt, ko grib mērs, saprot. Un tad viņš tā palika kasot pakaus, kaut kā nesanāca, laikam, tā, aizķert. Bet labi, ka viņš saprat, jo nav jau tā, ka baigi daudz. Mēs pasmējāmies taču par to. Viņš bija foršs džeks. Es esmu vienkārši zinu par to, ka daudz ir jāpaskaidro joki. Un tad, kad tu neesi pamanījis, kad humora nav. Jo Saimā es pamanīju, ka nav humora. Viņš iespējams, zin kā, tur ir atkal, mēs par politiku sāksim runāt. Jums ir mazāk vienkārši tie cilvēki. Cik jums ir tie deputāti? 23. Saimā ir 100. Nevar būt, ka no 100 nevienam nav. Vienam tur aiziet, viņš jau nedrīkst smirties, jo pārējie tur sāks uz viņu bakstīt. Es vienkārši domāju par to, ka no tās mākslas, tā kā joka, teiksim, mākslas laukuma nākot sākt runāt. Tajā politikas laukumā pilnīgi citi noteikumi ir. Tā runa, protams, savādāk tas viss ir. Un, kad tu izmet kaut kādu hohmu, jo es lasīju tavā mājaslapā, kur tu piedāvā šos pakalpojumus vadīto pasākumus un tā tālāk. Jā. Un tad tu tur var būt gan tāds tu raksti, gan šitāds. Es pirms tam var būt tāds, es varu būt tāds, kā mēs ar klientu norunājam. Un tad es domāju par to, ka kāds tu esi tajā, tagad kā tev būs, kad Egīls Helmans vairs nav mērs, es kā tīri, jo viņš uz laiku sanāk turēja visus tos, es teiksim, nedomāju, ka tas ir adekvāti kādā veidā. Šitie visi sitieni, kas nāca no, es nezinu, kā tas pēdējo pusgadu jau es to tāpat gandrīz. Tu darīji, bet tā kā vienkārši Egīlam par jebko. Egīls mašīnu noliec šeit,
Egīlam riepām mašīnām ir šitas, es pat tā kā, kāpēc man ir jāzina, kādām riepām viņš brauc? Bet ja tev neko citu nav ko darīt, nu tad tu sāc interesēties, kā iet citiem. Kāpēc tādu uzmanību ir? Tā būtu sieviete, pieņemsim, nevis Egils Helmans, bet pieņemsim Dace Petersone. Dace, ja jūs to skatāties, jūs esat Petersone, jūs atvainojiet, jo es jūs nepazīstu, bet es arī vienkārši izdomāju tad. Ja Dace Petersone būtu tik daudz uzmanību pievērsta kā Egilam Helmanim, un viņa būtu pilsētas mērs, tad Dace Petersone jau būtu uzrakstījis 199 iesniegumus visās iespējamās valsts institūcijās par sekošanu, mobbingu, vardarbību, emocionālu vajāšanu un tādā. Vai ne? Tā būtu? Jā. Man tā šķiet. Visticamāk, Egils to var izturēt. Jā, tagad viņš tev, tagad tu esi. Tagad tev nav priekšā Egils. Zini kā, ja man sāks kāds tik ļoti sekot, es arī kamerā varu pajautāt, es austiņas pazaudēju kaut kur savējās. Varbūt kāds ir redzējis, kurš seko tikpat intensīvi. Zini kā, kur man viņas ir? Kādā krāsā? Melnas. Kas pa filmu? Samsung. Kaut kur es esmu atstājis. Varbūt kāds, kurš man tagad šitā var pateikt, kur viņas ir. Varbūt tas ir kaut kāds. Tas nav tā, ka tu prasi jaunas austiņas. Nē, es neprasu. Pasakiet, kur es atstāju tās savas vecās. Ok, labi. Atgriežamies pie arēnas. Arēna, tu teici, ka tu esi atklājis viņu. Jā, es atklāšanu vadīju. Pašai arēnai. Jaunas bikses brauc pirkt toreiz. Man likās kaut ko baigi vai kaut kā, piemeklēt kaut ko īpašu. Tā es skatījos tagad kaut kādās ziņās pavisam svaigi, ka pie tevis ciemos ir, kā viņam vārds? Aizsardzības ministrs? Jā. Sprūcāns. Jā. Ka pie tevis ir bijis. Bet viņš tā garām braucot, viņš bija ieskrējis šeit ģimnāzijā pie jauniešiem, tad viņš iebrauc pie manis apsveicinājumiem. Viņam nepatikās, vai ne? Nē. Nepatikās. Nē, tā viņš neteica. Viņš teica, ka pie jauniešiem, mēs tā kā tam baigi nepieskārāmies, bet mēs tā parunājām par Ogres pilsētas novadu, varbūt tām aizsardzības. Baigi dīvaini tas, ka, teiksim, ja bija Helmans mērs, tad viņi tā kā cik viņš tur 2 gadus ir tagad ministrs, jā, savu vispār nav degunbāzes neko, un tikko kā mēra mājiņa notikusi, tā Džeks ir klāt. Ar ziediem bija? Nē, redz, viņš jau teica, ka viņi uz Lielvārdi brauc, tīri tā garām braucot cauri varētu iebraukt apsveicināties. Bet tu zināji, ka brauks? Iepriekšējā dienā pabrīdināja. Iepriekšējā dienā tad viņš zināja? Jā, protams. Kā bija? Kur runājām? Papājām 10 minūtes, papļāpājām, parunājām un šķirāmies kā draugi. Laikam. Kā draugi? Laikam. Es jau nezinu, es viņu neesmu nekad dzīvē man saticies, es nezinu. Nē, jauks kungs, papļāpājām. Ok, labi. Nē, es vienkārši domāju par to, ka es tev kā mēru mēģinu uzvedināt uz tās pašslavināšanās takas. Tas nav mans. Tad jāsāk ir stāstīt, mums šeit ir tas, mums šeit ir tas, mums šeit ir tas. Tas ir, Andri, jāsāk darīt. Kas tad to darīs? Es taču tā vai tā to nevar darīt. To taču nevar darīt, tas ir tā kā, Zini kā, varbūt man jāsāk uzdot tev jautājumu. Pieņemsim tādu, kādi ir pilsētas plāni attiecībā uz izglītības sektora, paplašināšanos, vai jūs konkurējat ar Jelgavu, pieņemsim, vai kaut kā, tā globāli es tev sāku jautāt. Tagad tad aiziet, jā. Tad aiziet. Es kā uzņemam laiku. Tātad, un atcerieties, kā bija jāsaka, tas nav mans sakāmais, bet man jāatcerās. Parakstieties uz šo kanālu, zvaniņu un abonēt, jā? Abonēt, jā. Piedodiet, Mērkungs, jā. Skatoties, kur rādīs, tur ir zvaniņš vai īkšķīts. Jā. Mērkungs, lūdzu. Jā. Kas attiecās uz izglītību, jo mēs šobrīd esam izglītības iestādē, jāatcerās vecā labā lieta. Ogres novadā izglītībai mēs arī 26. gadā gandrīz 50% no budžeta ieguldam. Gandrīz tas Cik ir budžets? 140, es tagad baidos neprecīzi pateikt, 143, man šķiet, ka kaut kas ar miljonu, jā. Tas būtu svarīgi. Jā. Ne jau eiro. Jā. Gandrīz 50%. Tiek attīstītas skolas, infrastruktūras Suntažos, Ķegumā, Lielvārdē, Ikšķilē. Plānojam Madlienas skolas projektēšanu, uzlabošanu. Bērndārs neslēdzat ciet? Bērndārs ciet, neslēdzam Ogrē jauns. Vienu veco bērndārs pārbūvēsim. Atgriezīsim manu bērndārs, kurā es gāju. Bitīt. Tur ir iepirkums, gandrīz noslēdzies un to atjaunosim. Tā kā būs jaunas vietas. Ikšķils skolai plānojās arī piebūve.
Ja, tā kā izglītībā tiek ieguldīts nemitīgi un ļoti daudz. Jā, Jo tu mazāk ieguldi izglītībā, jo tev vairāk būs jāiegulda sociālajā jomā. Šobrīd ieguldam vairāk izglītībā, lai pēc tam mēs varētu, varbūt tad šie jaunieši, kas nāk no Ogres novada, tad viņi iegulda pēc tam tai sabiedrībā arī vairāk. Kas attiecās uz šo ģimnāziju, starp citu. Jūs pamanījāt, viņš sāk runāt. Viss notiek. Starp citu, kas attiecas uz šo ģimnāziju. Es nebaidos teikt ar Atrāvienu labākā vidusskola Baltijā. Un Ogres ģimnāzija. Ogres ģimnāzija, Okay. tieši tā. Un pēc likuma mums ir šajā ģimnāzijā mēs nevaram atteikt, mēs nedrīkstam sava novada skolēnus kā prioritāros šeit virzīt. Ir iestāšanās kritēriji, tie, kas tos izpilda, kurš te var mācīties, vienalga no kurienes viņš nāk. Tā tas ir. Un 9 klasnieki, kas ir mūsu novada skolēni, viņi ir ievērojami uzlabojuši savus sekmes. Jau 9. klasē, jo viņi zina, ka viņi gribēs šeit mācīties. Tas nav tikai viena skaista, silta, gaiša skola ar smukām telpām. Tas ir tāds pamatīgs būsts, ja tā var teikt, visai izglītības sistēmai jau pamatskolas līmenī. Es noteikti uztaisīšu raidījumu par Ogres ģimnāziju, lai parādītu to klātienē. Tur tu būsi vēl lielākā šokā nekā šeit. Es saprotu, ka tur nebūs vairs Porsche smāržas. Es nezinu, man Porsche liekas gan foršs, kas varētu būt vēl foršāks, bet labi. Tur ieejot pat laboratorijā, ģimnāzijas laboratorijā, tur pasniedzējām pajautājot, kā jums treņš saka, ja mums augstskolā būtu šāda laboratorija, mums būtu krietni. Saka man tā, ja man atmiņa neveļ Ogres novads, respektīvi, tur ir 55-60 tūkstoši, iedzīvotāji? 61. Okay. Tas 61 tūkstoši iedzīvotāji. Bērndārs cietnēs slēdz. Skolas cietnēs slēdz. Skolas cietnēs slēdz. Mums te bija Kas notiek? Pirms jaunā gada bija mazs, kā saka, nepamatots cepiens par reģionālām skolām, bet tur atkal valstiskā līmenī no ministrijas atnāca vēstule, ka mums ir jāpadomā par 3 mazajām skolām, un tad mēs domājam, kā viņas reorganizēt, lai viņas mēs varētu saglabāt izglītības iespējas tajos pagastos tur, apvienojot viņus vienā skolā, un tad mēs varam saglabāt izglītības iespējas tajos pagastos. Tur, protams, uzreiz citi pieķerās. Jūs teicāt, ka nelikvidēsiet skolas, te būs likvidēt, bet tur ir skola apvienošana, tur ir tādi juridiski termini, kas mainās, pie kuriem tur piesieties. Bet izglītības iespējas tiek saglabātas novados. Ja? Arī Mazozolos, Meņģelē, Ķeipenē, Lēdmanē. Tu esi tā kā apsēdies, es nezinu, viens pats, ar sevi kaut vai, mašīnā pie stūras, pirms ieliec ātrumā un sāc kaut kur braukt, es nezinu, vai pirms miega, vai kā vienkārši padomājis par to, kādi tev ir plāni, kā novadu vadītājiem, ko tu gribi izdarīt. Tu esi izdomājis? Tev ir tāds, tā doma tā bijis. Vai tev vēl nav bijis tam laika, jo baigā ātri viss šitā te noticies? Drīzāk šis variants. Ja? Man ir, protams, tādas idejas, ko varētu un ko vajadzētu uzlabot, bet tādā tīri infrastruktūras jomā, jo šobrīd tādā izglītības sfērā mums izglītības pārvalde ir tik spēcīga, es atļaujos teikt, un strādā tik kvalitatīvi, ka tur labāk, zini kā ir, ka tu strādā un tev kāds pienāk paprasīt, ko tev palīdzēt, tu saki, tu labāk netraucē. Labi, tad tu gribi teikt, ka Ogres novadā ar izglītību tā kā labāk netraucē. Protams, ir jāsako līdzi un jāskatās, bet es teiktu, ne tikai es uzticamies izglītības pārvaldei, kas pārvalda šo izglītības jomu. Kas ir tā sāpe, kas tev liekas, kā Andrim, kurš ir vietējais, kas ir tā sāpe, ko tev liekas, ka šitam te vajadzētu, man liekas, ka šeit tomēr vajadzētu šito izdarīt? Te ir atkal tāds, kas liekas Andrim svarīgi, ja tas tāpat laikā tur varbūt lielākajai daļai vispār neliekas svarīgi. Viņi teiks, mēs pat neesam pamanījuši, ka tāda problēma pilsētā ir. Vai, es negribu teikt problēma, bet ka tāda sfēra ir un ka tā sociālā jomā tur ir vietas, kur piestrādāt varbūt. Es tev pēc tam aizkadrā varēšu izstāstīt vienu gadījumu. Tagad ir aizkadrs. Jā, jo tas nav publiski apspriežams. Tagad ir aizskadrs. Labi, ok. Tur sarkanā gaismiņa. Tas ir baterija lādējās. Zini kā, tur vienmēr, protams, tas mūžīgais jautājums pa visiem ceļiem, ja mēs tāpat tās pilsētā ir Grants ielas. Man pašam pie mājas ir Grantēta iela, kur es dzīvoju, un es kaimiņiem tā arī pateicu, tuvākos 4 gadus tur nebūs ne bruģis, ne asfalts. Viņš saka, kāpēc? Es saku, tāpēc, ka es te dzīvoju. Kā es tagad uzlikšu šeit asfaltu? Uzliks tev čau, pareizi. Tur jau tā lieta.
Un tai rajonā ir vēl ielas. Es saku, sorry, jums arī varbūt nebūs, ja? Lai gan, ja es atstātu tikai savējo un pārējās mēs tiktu galā, lai gan mums ir vēl novads, vēl pilsētas, vēl pagasti, ja, kur vajag šo pašu mūžīgais jautājums priekšpagalmiem sakārtotiem, ja, ko prasa. Bet tur atkal jāstāsta, kam zemes pieder, cik tā dzīvokļa māja ir gatava varbūt savu iekšpagalmu jautājumu risināt. Līdz šim tās tādas lietas, par kurām es varbūt pat nedomāju un neaizdomājos. Ja? Man arī kādreiz likās, kur ir problēma? Kāpēc pilsēta to neizdara? Pilsēta saka, mēs nevaram. Šitais ielas gabals nav mūsējais. Te tagad es izsaukšu ugunu uz sevi, iespējams ar šo, ko es teikšu, kapitāli. Bet, piemēram, Ikšķelē ir mājas iedzīvotāji, kas saka, kur mums ir iela, kāpēc jūs nevarat viņu sakārtot? Bet tad, kad mēs paskatāmies kādās datos, tā ir iela, kur ir 12 īpašnieki. Un neviens no tiem nav pašvaldība. Kā mēs viņu nevaram gribēdami sakārtot? Labi, man tagad sauc tāds kaut kāds tāds īpašs. Tas ir tās lietas, kas ir 12 īpašnieki ielē. Come on, labi. Katra mājai, kad gabaliņš ir. Katrs kaut kāds. Tas tikai viens piemērs, un tie piemēri ir visdažādākie. Bet ir tā, ka tas novads ir liels, un ir tā, ka, teiksim, tie, kas ir pievienoti tam novadam, tā kā negrib būt tajā novadā. Ir tādi? Protams, ir. Ja? Mēs pat zinām, protams, Ikšķele negrib būt pievienot. Tas ir vairākās skaidrs, viņi to ir atklāti pateikuši. Arī droši vien ne visi ikšķelieši saka, mēs negribam, bet ir cilvēki, kas saka, nē, mēs gribam nost. Pie kā viņi grib? Viņi grib paši pie sevis būt, pie Ikšķeles. Okay. Labi. Tur jāprasa viņiem pašiem, kas ir tas, ko viņi... Jābrauc būs ciemos, jāpajautā. To vienmēr var izdarīt, protams. Interesanti. Jā, Ikšķelieši ir... lokāli patrioti, ar stingru mugurkaulu, kas pauž savu viedokli. Es teiktu, tas jau ir tikai apsveicami. Šobrīd Ogres novads viens no lielākajiem novadiem. Man liekas, ka viens no interesantākajiem. Arī tā var teikt. Jo tādas peripētīs, kādas es redzu, pieņemsim, kas notiek Ogrē, Rīgā nekas tās nenotiek. Vienīgais tas, kad var pār Daugavu iet, laikam nevar vairāk, kaut kādas stundas jau pāris, bet tas, kas notiek, manuprāt, šeit redzot, caur tādu interneta vidi un sociāliem tīkliem un tālāk, man liekas, ka tas absolūti nav godīgi kādā veidā tiek kaut kādi resursi valstī tērēti uz Ogres neatrādīšanu sabiedrībai. Man tā šķiet, ka tā ir neatrādīšana. Tur jāskatās atkal, cik liela sabiedrības daļa to redz un uztver. Ja mēs izies uz ielas un aptaujās 100 cilvēkus. Tev pazīst Ogrē? Nē. Nepazīst? Vai tagad mēs tevi iepazīstināsim? Tur jau ir tas, tad, kad es sāku strādāt par vietnieku, man arī likās, tik būs, tik viss, un forši saulīties pēc darba eju mājās, pa gājēju ielu, tieši vilciens piebrauc, cilvēki no vilciena nāk mājās. Viss tev nāk virsū un neviens nepaskatījās, neviens tā kā nepasveicināja, piemēram, reku vietnieks mūsējs, ja, piemēram. Es sajūtu to, ka patiesībā daudziem, tas, kas notiek tajā kalna mājā, Brīvības 33, nevar teikt, ka neinteresē, bet viņiem paiet garām. Cilvēkiem ir savs ikdienas rūpes, viņiem ir darbs, viņiem ir mājas, viņiem ir hobiji savējie, ja, par ko viņi ikdienā domā. Ir bērni, ir vecāki, ir citi radinieki. Un bieži vien tas paiet gar ausiem, un mēs citreiz man šeit pārāk lielu uzmanību tam gribam pievērst. Protams, tas ir tas mūsu cilvēku loks mums riņķī, kas par to runā, ja, vai sociālos tīklos, vai satiekoties, bet ja mēs tā paskaitam, cik tas ir? Katrs savā burbulī tur kaut ko burbulē. Es ieliku tagad postu par to, ka es sācu tos pildīt priekšsēdētāju pienākumus, un tad man bija pār pa 600 laiki. Man likās, tas bija daudz. Tas Nagls Džeksons. Gandrīz vai, jā. Bet, ja tā paskatās kopumā, Ogres nodās 61 000. Tev ir 0,01%. Tagad tev visu laiku kaut ko tur prasīs tev pasākums vadīt. Es nezinu, vai tu viņus varēs pavadīt, ja godīgi. Tā kā es nevaru iedomāties, kā... Nē, redz, pa teātri, tas, ko tu teici, teātrim lielāks ieguldījums. Bet tu kļuvi par aktieri, kāpēc? Tā kā tu biji aktieris un pasākumu vadītājs un ņēmies ar to visu izklaides sfēru. Tu gribēji būt slavens? Nē, es gribēju droši vien kaut kā dzīvot.
Tas bija tas veids, kā es kādreiz sākot vadīt pasākumus, kā es varēju nopelnīt kaut kādu iztiku. Un tā tas gāja uz priekšu. Tas aktieris jau nāca tam klāt. Protams, tā ir kaut kāda papildus atpazīstamība. Ja man kā pasākumu vadītājam, tas, protams, ir svarīgi. Tagad ir tā bagāža. Tagad tev vairs nav Egils Helmans, kurš notur tos visus sitienus, jo to vienkārši, kā saucās tie indiāņi? Tomahawks. Tomahawks, kas tiek mesti, dam, visu laiku. Un viņš tā kā nostājas priekšā, viņu vairs tagad ir mans laiks stāties priekšā. Tavs laiks stāties priekšā, bet tas jautājums ir par to, ka, kā tu tagad strādāsi? Kādā ziņā? Kā jūs tagad strādāsiet? Egils jau joprojām ir deputāts un viņš vada komiteju. Tu nevari nolikt Egilu. Arī šis ir Egils sasniegums. Tu pamēģini nepateikt, ka tā nav. Tā kā pateikt, ka tā nav, laikam tā jāsaka. Biblioteka, Taurupis mūžu. Es noteikti ar Egilu uzaicināšu aprunāties, jo tas ir nenoliedzami. Egils joprojām paliek. Mums Nacionālās apvienības Ogres šūniņas vadītājs, ja mēs tā varam teikt. Jā. Ogres šūniņa? Jā, es saprotu, ko tu saki. Jā. Es saprotu, ka es arī taisīju šūniņas. Redz, viņš joprojām mums paliek. Nē, es netaisos runāt par cilvēku, kurš nav klāt, kurā pagātnes formā. Es vienkārši gribu saprast par to, kādi tevi tie plāni, kur esies kardināli mainīt, sēdz tajā vadīšanā vai kaut kādos jaunos uzstādījumos. Es tev prasīju par to sociālo pusi, skolnieku izglītības pusi. Tu Brazīlijā esi bijis? Nē, Meksikā esmu, Brazīlijā ne. Dienvidkorejā vēl ir sanācis būt. Bet es gan esmu. Man tagad jāsaka, ir atkal metaforā. Šajā te vietā, cienījamie skatītāji, Eiropas čempione, pasaules vicečempione, lieliska sieva un māte Dzidra Karamiševa. Zini, kāpēc es spēlēju basketbolu? Tāpēc, ka sportisti tiek uz ārzemēm. Kas vēl nav abonējuši, un kas vēl nav piespieduši zvaniņu un īkšķīt. Ja? Šajā vietā filmēja filmas TTT tīklā pirmo, respektīvi tas ir filmas sākumā, uzreiz var pateikt, kas. Brazīlijas čempionāts basketbolā, kas notikās sievietēm. Šeit tas tika filmēts, un šeit mums bija kino. Tā kā tu piedalījies tajā visā? Nē, tur es nebiju. Nē. Nepiedalījies. Es redzēju, ka tajā filmā, es jau varu bišķiņ spoilot tagad to filmu. Tur ir tā, ka tur sākās tā filma, un tur viss noniekās un Brazīlija, un šis te laukums, un viss tā ir rādīts. Un tad pēkšņi Vējoņa kungs parādās un dod medaļas. Vējons taču ir ogrēnieks. Viņš ir ogrēnieks, jā. Un viņš Brazīlijā dod tās medaļas. Es tā kā inside joku, es jau to saprotu, ka tas ir filmēts Ogrē, ka Ogri domāt kā Brazīlijas. Te tiešām ir, es te vēlreiz saku, tā kā Man tur čomi bija basketbola tiesneši tajā. Ok. Tas man vienkārši likās par to, ka varēja jau Vējoņa vietā, ka tiešām nebūtu, varbūt tiešām. Viņš ir starp citu vēl. Viņš ir basketbola Savienības prezidents. Jā, un tad varbūt tādā ziņā viņš bija. Es domāju, ka noteikti tādā ziņā. Kā basketbola savienības prezidents, kurš tās bija. Bet tas domāts bija atvainot man kādu 60. gadu tie filmi. Jā. Pasen. Bet mums jau vēl ir tāds seriāls Sarkanais mešs, bija 8 sērijas, gan man liekas tikai bija. No. To daļu filmēja Ogres sanatorijā. Kas arī ir. Bet vēl kas ir interesanti. Ogres sanatorijā filmēja. Tur galvenais varonis Jēkabs Reinis, ja es pareizi atceros, aktieris. Foršs aktieris. Foršs. Man viņš ļoti labs atzīties. Ļoti patīk. Es kādreiz gribētu ar viņu papļāpāt. Reņkungs. Jo man viņš ļoti simpatizē kā aktieris un kā cilvēks arī. Jēkabs Reinis. Jēkabs Reinis Ogres turisma gidam ir ierunājis ļoti daudz šos audiogīdus. Viņš ir arī daudz video par Ogri iefilmējies, jo viņam šeit ir sakars. Un kas ir interesants, seriālā Sarkanais mešs, viņa tēls bija Vitolds Reķis ar sagvārdu Krauja. Man ir uzvārds Krauja, tā sagadījies. Titrs. Jā. Titrs. Saki, Ogrei patīk, ka Ogres novadā, jums patīk, ka pie jums filmē. Kuram nepatīk? Tāpēc jautāju. Bet kuram nepatīk? Jo es runāju Dreibergu, režisors, kurš ir filmē.
Un viņš teica, ka bija ļoti liela pretīmnākšana tieši no Ogres puses par to, lai būtu tā viss tā filmēšana. Un bija ļoti viegli tas... Sadarbība. Tā sadarbība, jā. Tā kā... Piekrīt, mēs vienmēr esam ļoti atvērti uz foršām idejām. Paprastu uzņēmumu. Mums nesen bija uzņēmēju, atkal būs tūlīt slavināšanās. Tas, ko tu teici, ka vajag. Tas, ko tu teici, ka vajag. Bija uzņēmēju fórums, kur mēs tur prezentējam dažas lietas, un tad mēs stāstījām, ka varētu uzņēmējiem mēs veidot arī savu zaļo koridoru. Tādu, ka viņiem ir vieglāk dokumentu sakārtot, tur iesniegums, saņemt atbildes, ka viņus tādā pastiprināti, pātrinātā kārtā izskata. Un tad uzņēmēji sanākušie, viņi tad pagāja, kur vēl ātrāk? Jo viņi saka, mums jau tā ir tā, ka mēs uz būvvaldi aizsūtam nedēļu un ir atpakaļ, un viss notiek. Vai precizējam vai ko, un ļoti nāk pretī. Mums tūlīt Ogrē Stiga RM. Jā. Būvē ražotni. Ieguldījums 92 miljoni. Jā. Un sanāca piedalīties ražotnes kapsulas ierakšanā. Un runājam ar Rāviņu, bet Andris Ramoliņš. Jā. Un viņš saka, mēs aizsūtam būvvaldei saskaņojumu. Un viņi jau ir uzbūvējuši. Viņš saka, mums nākamajā dienā atnāk atbildi, mēs paši neesam gatavi iet vēl tālāk. Jo, ja mēs gaidījām, tas ir forši. Jā, tā kā mēs vienmēr uz sadarbību uz foršām ir Ko tas lepns? Bez ģimenes. Tāpēc, ka par ģimeni noteikti tas lepns. Absolūti. Bet par ko tas lepns? Man tev jājautā, kā Andrim Kraujam, kurš strādā Ogres novadā. Ar ko tas lepns par Ogres Es ar to arī novadu? vienmēr esmu bijis lepns, ka es joprojām esmu Ogrē. Un tad, kad man saka, kāpēc tu nebrauc, tu varētu citur kaut kur dzīvot. Es kaut kā vienmēr esmu teicis, droši vien, ka varētu, bet tā, ka es sagadījies būt kaut kur citur, tu vienmēr kaut kā, es tai pašā Meksikā, kad biju. Mēs bijām ar deju grupu Buras Meksikā, šeit 2 nedēļas tur dzīvojām un dejojām, sniedzām koncertus. Un es saprotu, cik pie mums ir labi ceļi patiesībā, cik pie mums ir laba, dajeb kas. Tas ir Ogres novadā? Vispār Latvijā, es pat teiktu. Kur ir Grants iela, Grants iela, pat tur ir krietni labāk. Jā. Mēs nenovērtējam patiesībā, cik labi ir pie mums. Mēs šausmīgi kožamies savā starpā. Jā, tas gan. Rejamies. Mums būtu jāiemācās tā kā Meksikā. Es prasu, kas viņiem tur pa svētkiem. Vai tur nomira fāters? Jā, viņiem ir tie, viņiem ir mirušie svētki, jā. Mēs tieši tad arī trāpījos. Jā. Bet tur bija vienkārši tusiņš mājās. Es prasīju, kas pa tusiņu, tur, kas pa mūziku. Viņiem ir mirušie svētki. Viņi priecājās. Jā. Viņiem ir vēl multanīt, par to es atceros. Jā, ļoti labi īstenībā. Man arī ļoti patīk. Jā, par tiem mirušiem, ka viņš nokļūst tā mirušo pasaulē. Jā, bet viņš vēl var tikt viņam vajag to fotogrāfiju, lai viņš tā kā būtu, jā. Bet es tieši ar to, ja mēs sagribam, par ko es esmu lepns, pirmkārt par to, ka es esmu ogrēnieks. Tas nav tā liekulīgi, vai tas nav tā tikai tāpēc, ka man tagad tā būtu jāsaka. Nē, es tiešām, un es visiem to stāstu, un es ar to ļoti lepojos tiešām. Es būtu rīktīgi lepns, ja es būtu kaut ko tādu paveicis, lai būtu šis te gatavs šeit. Wow, tas ir wow. Te tagad atkal, te būs runas, pēc šitā, tad mēs, jebkurš ogrēns var lepoties, ka mums ir Egils Helmans bijis kā mērs. Bez viņa šis nebūs. Jūs komentējiet. Jā. Ja tur liekiet komentus. Par mani tur gāzīsies krusi, ka es tur trenējies. Audzē to visu. Ko ir komentāri? Mani neķer, es teikšu, kā ir. Tu vēl nezini, kas ir. Tu vēl neizstāv gājis cauri. Ir jau bijuši, es tā palasu izbaudu. Bet pabeidz to domu. Jā, jo mēs tiešām, es saku, mēs kā Ogres novadnieki, mēs varam lepoties, ka Egils ir bijis šeit. Viņš joprojām ir. Tas, ka viņš šajos gados ir bijis un šo ir paveicis. Jo bez viņa nebūtu ne šīs, ne ģimnāzija, ne biblioteka, ne neatkarības laukums, ne brīvības ceļa ekspozīcija. Tur te varbūt jāaiziet uz brīvības ceļa ekspozīciju. Obligāti. Ir ko redzēt. Obligāti. Man tāds plāns arī ir kāds vietas, ko tu man te sasauci, vēl arī tās, kas ir novadā, obligāti atbrauc ciemos apskatīties, bet par to lepnumu, respektīvi, man šķiet, ka tā ģimnāzija vēl obligāti tur ir kaut kas tāds, cik es esmu lasījis un redzējis un skaties. Es neteikšu neko privāti, tāpēc, ka es gribu, lai jūs skatāties kopā ar mani. Ka tas ir kaut kas tāds, kas ir, latviešiem jau patīk skaust. Ka var skaudīgi skatās uz to vietu. Tā kā, bet par šito es tikai būšu lepns, ja mūs par šo apskauž. Es sapratu, ka pie jums brauc un ņem tā kā know-how. Know-how, tas ir tā, darīt, zināt kā. Jā. Būvēt pareizi. Un šeit patiešām ir
ir super mega forši. Te ir super mega forši. Zini kā, tas arī bija stāsts par to vēl, kā pieņemt to jauno. Ģimnāzija tik līdz uzbūvēja. Jā. Man sanāca papaļāpāt ar skolēniem, kuri šeit sāka kā pirmie mācīties jau tad. Un bija pat no skolēniem, ja, kas atnāca no bijušās ģimnāzijas ēkas, kas tagad ir centra pamatskola. Un tad tāds viss gaišs, plašs un klašu kabineti arī plaši. Tur visur tādas stiklas, tādas mazas sieniņi, ja, ko tu var redzēt, tā kā tāda atvērtā tipa, ka tu var ieskatīties klasē. Es saku, bāc, baigi, tāds viss tāds, tā kā slimnīcā, tāds sterils. Nav forši, kaut kas nav, nevaram iejusties. Tu tā domā, come on, kā tas var būt? Ja? Bet bija jāpaiet laikam, lai skolēni tiešām pierast. Jo nav pierasts kaut kas tam līdzīgs, ka tu atnāc un pagaidi, šitā ir mana skola tagad. Ja? Tev jānāk dienā un šitajās fantastiskajās telpās jāpavada laiks. Jūs redzēsiet, kad būsim ģimnāzijā, kā tur īsti ir. Tāpēc, ka viens ir runāt, otrs ir redzēt. Kad skola, ģimnāzija ir piekabināta, sašņorēta kopā ar koridoru, ja? Ar šo te arēnu. Ar durvīm. Jā, ar vispār durvīm. viņas ar ēdnīcu. Tas ir tik tā kā 2 vienā. Tas ir ļoti pareizi, ļoti forši. Un es būtu, ja es būtu puika, mazs, tā kā, mācītos šitā katru dienu, es varētu nākt un dribelēt bumbu vai skrēdīt. Vai ne? Bet tad, kad skolas laikā, kad notiek nodarbības, un tad ir tā kā skudru pūznīt. Jā. Jā. Jo lielā basīšu komanda kaut kur vietlētikas treniņi notiek, tur tā sajūta. Šitāds te miers, starp citu, cienījamie skatītāji, šeit nav. Ir iespējams pēc 10 vakarā. Kā tev ģimene izstrās par tev jauno amatu? Tā kā, ko nebūs tagad tā kā kaut kāda tur, nezinu, pārmetumi? Nezinu, tā kā grūtāk, varbūt bērniem kaut kāda īpaša uzmanība tiks veltīta, jo, Es ceru, ka nē. piemēram, Negila bērniem bija īpaša uzmanība no visādiem mēdījiem nepareizi, manuprāt. Tas ir, es teiktu, tas ir kategoriski tā nedrīkst. Bet tā bija, tu pats zini. Jā. Protams, es ceru, ka nē. Reka pie tevis atbrauc uzreiz. Principā nākamā dienā pie tevis atbrauc aizsardzības ministrs ciemos, bek dīvaini. Mūžā nav rādījies un pēkšņi uzreiz čing, hallo, sveiki! Guten tāk, jā. Jā. Bet tā bija? Tā bija. Kā tu to izskaidros? Sagadīšanās. Jā. Teiksim tā, sagadīšanās. Kā tev liekas? Man bija tāda ideja. Es nesen ar policistiem runāju. Labprātīgi? Jā. Un man bija saruna par tām pielaidēm mēs runājām. Un tie 2 tādi forši latviešu džeki teica, ka vajag principā viņiem pašiem, visiem policistiem dot pielaides. Kā tev liekas šāda ideja? Ka, lai būtu policists, ir jābūt pielaidēji. Es teiktu, ka nevis jābūt pielaidēji, ja, jo tas nozīmē, ka viņš tiek pielaists pie... Lai tu strādā par Jā. policistu, tev ir jābūt valsts pielaidēji. Bet tādu pārbaudi vajadzētu iziet visiem. Tas gan ir milzīgs resurss, darbs, kas tiek prasīts no valsts drošības dienas. X stundā, kas var pagriezties un pagriezīsies ar muguru Precīzi. pret mums. Precīzi. Par to ir runa. Precīzi. Es teiktu, ka tāda pārbaude būtu jāiziet visiem. Vai visiem vajag tāpēc uzreiz iespēju tikt pie dabūt pielaidi pie noslēpuma, es nezinu. Bet aizpildīt anketu un iziet to pārbaudi. Valsts drošības dienas droši vien, ka sajūgtu prātā tad. Nabardziņi. Man nav baigi tā kā... Žēl, jā. Nav žēl galīgi. Tāpēc, ka, lai strādā. Bet jā, es piekrītu. Tieši šo profesiju pārstāv būtu īpaši jāpārbauda. Jā. Kā ir tie, kuriem, pieņemsim, ir ieroču atļaujas? Mednieki? Vienkārši ieroču atļaujas. Es nesaku tagad mednieki, es saku ieroču atļaujas. Tas būtu, tur jau pirmkārt man liekas, ir psihiatriskā pārbaude, Jā. kurā gadījumā. Un, ņemot vērā esošo situāciju Jā. un iespējamos draudus, Jā. tas būtu tikai normāli. Vai ne? Jā. Lūk. Nē, es vienkārši par to drošību, par tiem policistiem. Jo, zini kā, policistiem es piekrītu. Viņiem vismaz tādu, es nezinu, vai viņiem vajag to pielaidi. Attiecīgajos amatos tur jā. Bet pārējiem, kas ir Viņam pistoli pie sāniem. Jā, tie, kam, runāsim tā, tie, kam pistoli pie sāniem, tie, kas būs pēc tam tajās pirmajās rindās, vai kā, tiem Viņam ir pistoli pie vismaz sāniem. to pārbaudi iziet, lai viņus tādā veidā pārbaudi. Un to saka latviešu policistu džeki, kuriem ir tā pistola pie sāniem. Viņi to paši saka, vai
visiem pārbaudas. Jā, tādas pārbaudas, jā, vai tāpēc tu drīkst strādāt ar noslēpumu, nezinu, jā, bet vismaz to pārbaudu. Kas attiecās uz mēriem, uz vietniekiem, jā, izpilddirektoriem, kuriem arī šīs te ir šīs te pielaides. Jo, būsim reāli, ja kaut kas notiks, jā, un mums tagad ļoti skaļi būs pieklauvējis viens no robežas otras puses. Jā, un teiks, labi, ka nesaka kaimiņš. Jā, mēs esam klāt jau un ar kājas per durvis vaļā. Tiem, kas risinās tos jautājumus novada teritoriju, neatbrauks no Rīgas formā neviens un nepateiks, dariet tā vai šitā. Tie, kas ir pie tās, šī gadījumā mans vietnieks vai pārējie, kas ir atbildīgos amatos, viņi būs tie, kas lems, ko darīt, kur evakuēt cilvēkus, ko patvert. Tad tā pielaide būs vajadzīga. Līdz šim paprasa jebkuram mēram Latvijā, vai viņam ir bijusi nepieciešamība pēc valsts noslēpuma. Es saprotu, ka nav. Nav bijusi. Nav. Kā būtu, ja būtu obligātā psihiskā pārbaude Saeimas deputātiem katram? Es domāju, tur būtu jauns vēlēšanas te vajadzīgs. Jā. Tas gan ir, manuprāt, arī starp citu jautājums. Es nezinu, kā jums tur domē, jums kādēļ liekas, tur vajag psihiskās, tā kā lapu, ka tu esi vesels, ka tu, es nezinu, drīkst nākt iekšā. Principā, jā, viņš pieņem lēmumus, viņš tur, balso Saeimā tas pats. Es domāju, ka Saeimā deputātiem, kas tiek ievēlēti, vajag psihisko pārbaudi. Es domāju, ka vajag. Es tiešām tā uzskatu. Es neesmu tur bijis. Es tur biju. Es neesmu skatījis vaigā. Tagad tu esi mērs, tagad tu varēsi doties uz Saeimu un tagad tu būsi obligāti, tev būs jāaiziet uz turien. Bet nopietni, tīri, kā tev šķiet, būtu vajadzīgi vai nav? Tu taču esi domē, pavadījis krietni laiku. Es nezinu, vai viņi kaut ko dos tā psihiskā pārbauda. Viņam ir nav. Viņš ir tā kā, viņš nav. Viņš nevar, viņam ir kaut kāda diagnoze, viņš nevar pildīt tos pienākumus. Tu vari būt deputāts, tu nevari būt deputāts. Tagad mīnus ir kāds. Tagad jau Rīgā vai Latvijā kopumā 40% policistu trūkst. Ja mēs uztaisam vēl tā, ka viņiem vajadzēs vēl kaut kādu pārbaudu vai pielaidi. Jā, tad vēl būs mazāk. Vēl mazāk. Paliksies reāli tur tā kā 5%. Pieņemsim, 10%. Ja tu deputātiem visās pašvaldībās novados un vēl Saeimā, Rīgas domē. Būs ko ielikt Rīgas vietā. Domē, vai ne? Uztaisīs vēl psihisko pārbaudu, ka jābūt psihiskai pārbaudai. Tā kā, ka tu esi pieskaitāms. Tad arī... Te ir jautājums atkal, cik tas būs godīgi pret vēlētāju. Jā, kur? Pavisam godīgi. Tas tiešām būs pavisam godīgi. Es par to, ka, piemēram, tagad tie tūkstoši ir atdevuši balsis par viņu. Viņi ievēl domē. Viņi saprot, ka viņi ievēlējuši ir psihiski slimu individu. Bet baigi foršais varbūt. Tev atkal mikrofons. Bet kas ir psihiski? Viņš jau stāvē. Nē, tev reku pats mikrofons. Pats mikrofons. Bet labāk ir uzzināt, nekā to neuzzināt. Saliec. Es, teiksim, labāk. Es esmu varbūt ar mieru. Pieņemsim tā, mēs varam paspekt. Jānoņem tev no kadri nost. Tu nesaki jautājumu. Bet viņš labi izskatās, viņš jau var palikt kadrā. Es varu, jā? Es esmu ar mieru. Atdot savu balsi par kādu deputātu kandidātu, lai uzzinātu, vai viņš ir psihiski pieskaitāms, vai nav. Tiešām. Bet varbūt tad daram tā, ja mēs turpinām šo tēmu tādā, es teiktu, humora gaisotnē. No tiem, kurus ievēl, ja? Piemēram, tagad 100 tur ir. Ja, skatīsimies uz Saeimu. Cik tev tur bija? 23 mums ir. 23 tev tur ir, ok. Tā esam pašvaldībās līdzīgi, labi, bet modelēsim uz Saeimu to. No. 100 ievēl, un tad no tiem 100 atkal vēlētāji iebalso, teiksim, 50, kuriem ir tās psihiskās pārbaudas jāaiziet. Tipa iebalsots ir, un tad vēl... Jā, tagad vāc. Šitos aizsūtam pārbaudīt. Visus vajag, tā vajag visus. Domā. Es domāju, ka jā. Mēs tādā veidā cilvēkiem, saprot, visu dzīvi pēc tam var norakt, ka viņam visu laiku velkās līdzi. Bet viņš taču pārstāv manas intereses lēmēju varā, tu saproti? Bet tu taču vari... Viņš ir psihiski slims. Tu nevari šo bīdīt kaut kā šo lēmumu. Tu to vari bīdīt. Tu esi mērs. Tu to vari bīdīt. Sarunājam tā. Sarunājam, ka tu to sāc bīdīt. Ok. 2 aktieri. Vai ne? Divi aktieri satikās. Divi aktieri satikās. Mums ir laba humora izjūta. Ir jau tā, ka citiem tā nav. Bet tici man, lielākā daļa skatītāju šo nesapratīs. Domā? Jātrenējās. Jātur sitiens, tā teikt. Bet bez humora arī tur. Nē, tur ir čau. Man interesanti, labi. Paldies tev par brīnišķīgo ieskatu šajā te brīnišķīgajā arēnā.
par tām dažām lietām, ko mēs esam tā kā, manuprāt, iztirzājuši. Vismaz tas, ka 10:00 cienījamie vakarā slēdzās ciet slēpju gaismas. Nu, tā kā, To atceraties, lai nav tā, gan ka jūs atceraties. slēpojat un pēkšņi Ap. esat vieni Un mežā pasakiet, un ka- tumsā un viss. Nu, ko lai tev novēl? Nesajūgt prātā. Paldies! Ņem pa labi. Ko atvadvārdi jāsaka man tagad ir? Tātad paldies, ka noskatījāties, sekojiet turpmāk. Nepatīk man tie atvadvārdi. Man nekad nav sanācis Es nesasveicināties. piekrītu, es nekad nemāku nobeigt pasākumus. Vai ne? Jā, skaistiem Jā, vārdiem. jā, jā. Nē, varbūt pat nevajag. Kā Kreipāns parasti saka, lai jums arī turpmāk veicas. Viņš vienmēr Nē, tā uzlaiž. veselais saprāts, vecīt. Veselais Saprāts. Paldies tev vēlreiz. Paldies šīs arēnas darbiniekiem, kas pacietīgi un ļoti izpalīdzīgi mums palīdzēja šo visu norganizēt. Tiekamies ar tā, paldies. Artus Kaimiņš un Andris Krauja, Ogres novada domas priekšsēdētājs. Pareizi? Pareizi. Ok, viss, tā.